No nākamā daļa, ja? Nē, es kā jūs... Tas ir no šī gada. No rītdienas. Ja jūs šodien, piemēram, nomaksājat biedru naudu par 2012. gadu, vecā, kā pateikt to cenu, tad jums saglabājās vecā cena. Ja? Bet no rītdienas tātad jau ir jaunā cena, 30 lati. Bet, jā. Bet es saprotu, ka vēl ir, protams, jānākās. Protams, tas ir pieņemot kopējo lēmumu. Paldies, kādu šo būtu viedokļu. Lūdzu. Es ierosinu uz brīvprātības pamata studentiem, kuriem nav valsts ieņēmumu un skolēniem, arī to pazemināto biedru naudas līmeni noteikti, jo mums ļoti svarīgi arī, ka jaunatne iesaistās tiešām arī ar savu mācību, bet ir bieži jau grūtāk. Paldies. Kāda vēl lūdzu būtu priekšlikumi? Ernsts Vīņš. Es biju tas, kurš pirms vairākiem gadiem ierosināja paaugstināt biedru naudu kaut līdz 20 latiem. Doma atbildēja, ka, ja es gribu maksāt vairāk, tad es arī maksāju vairāk. Tagad es uzskatu, ka ir jau tas viss nokavēts. Ja? Tagad īstenībā būtu vai jāpazēj, vai tagad pašai jābūt. Tāda no biedru skatoties. Es atvainojos, atkārto lūdzu vēlreiz pēdējo teikumu nesaklausījām. Es ierosinu atstāt vai no to pašu, vai no loģiski būtu, vai drusku pazemināt īstenībā, ja? Bet no priekšniecības ierodas savādāk. Bet man ir konceptīvs ierosinājums. Es ierosinu atstāt to pašu 10 latus, bet tiešām uzlikt darba klausību, varbūt vai kā savādāk, atstrādāt 20 latu apjomā kaut ko, ja tā gribam. Tā noteikti to. Es saprotu, ka tas ir smagi tā emocionāli tādas lietas pieņemt un paziņot. Bet, ja mēs runājam par naudas summu, kas mums jāiegūst no biedriem, vai darbā, vai graudā, tad nevajadzētu novērtēt par zemu to, kas graudā ir. Tad, nu, pat mēs domas sēdē, kur es tagad piedalos, jau to runājām. Un tiešām pārdomāt katram biedram, ko var pats ar savām rociņām darīt, vai uzklaucīt, vai sakot, vai kaut ko to, bet palikt pie tās pašas nesošās summas šobrīd nepaukstināt to, jo drīzāk vairāk strādāt pie tā, lai ir vairāk kvalitatīvu biedru un no tā arī tā fiziskā naudas summa atnāc. Paldies! Paldies! Lūdzu, nepametiet mikrofonu. Man ir jautājums, kā jūs redziet, Man ir jautājums, kā jūs redzat, kā ir iespējams šo darbu administratīvi uzskaitīt, lai tiešām šī arī 20 latu brīvprātīgā darba forma tiktu fiksēta, lai būtu ievērots godīguma princips pret visiem biedriem? Īstenībā atbilstoši mūsdienu izpratnē par darba tiesībām, par pienākumiem. Nē, šeit ir domāts tieši. Mēs izveidojam vienkārši atbilstoši biedru vai komisiju, vai uzdodam kādai esošai komisijai, un kas nodarbojās ar šo brīvprātīgo darbu. Tātad ir ierosinājums palielināt biedrības administratīvo personāla loku? Nē, no biedriem. No biedriem, tāpēc kā mēs citus darbus darām kā biedri. Vai tas nav pieņemami? Tas būtu pieņemami, ja būtu iespējams to reāli īstenot. Jo runājot arī... Tā ir fantastika šobrīd, jā, protams. Bet varbūt, ka var, varbūt mēs varam izdomāt, kā to var. Ernsts, es atvainojos, tev tāds brīnišķīgs priekšlikums, ja, bet kā tu konkrēti redzi to izvērtēšanu? Tad šobrīd es nevaru tik precīzi atbildēt, kā konkrēti, bet es saku, ka, ja mēs jebkurā gadījumā ieskāda cilvēks uzņemos kādu darbu, es novērtēju, cik par to es gribu saņemt, un darba devējs novērtēju, cik viņš par to grib samaksāt. Līdz ar to, ja no biedrības puses ir komisija, kas novērtē, cik par to ir, un vienojās tāda summa, jā, tātad, paldies, es izdarīšu šo lietu. Jā, paldies. Karina Petersona, lūdzu.
Man bija jautājums vairāk. Es varbūt neuzmanīgi klausījos valdes ziņojumā. Kāda ir situācija ar esošās biedru naudas nomaksu, šie 10 lati? Kāda bija situācija 11. gadā, salīdzinot ar 10. gadu? Un es arī pamanīju, ka statūta grozījumos ir punkts par, mēs konkretizējam biedrībā, ieliekam šo 1. oktobri. Sākot ar šo gadu kā atskaites punktu, tā punkta īstenošanai, kas paredz, ka par ilgstošu biedru naudas nemaksāšanu arī biedrs tiek atskaitīts ar domas lēmumu. Cik ir tādi lēmumi pieņemti, ja jums ir kāda uzskaita? Bet es te Ernests vai neteicu, Ernest, vai tad Smagarkungs tādu pašu mehānismu nepiedāvāja tikai otrā gala, ja? Manuprāt, tieši tas arī tika piedāvāts, ka par tiem 20 latiem var katrs pieteikties. Manuprāt, tas jau ir tas, ko valde piedāvā, ja? Tā kā... jā, bet tad taisiet augšā to piedāvājumu, jo valdē ir savs piedāvājums. Ja? Vēl varētu būt izstrādes dienas, kā kolhozu laikā. Tik izstrādes. Es gribēju atbildēt uz jautājumu par biedru naudām salīdzinoši par 10. un 11. gadu. Tātad 10. gadā ir samaksāts biedru naudas 1675 lati un pagājušo gadu 11. gadā 3907 lati. Tātad viņas nav lielas. Atbildot uz jautājumu par to, cik ir atskaitīti par biedru naudas nemaksāšanu, tad ir atskaitīti pēdējā domas sēdē tika izskatīta biedru naudu maksāšanu un tika atskaitīti tie biedri, kuri nebija maksājuši 3-4 gadus biedru naudas, kā arī tie biedri, kuri nebija 2 gadu laikā nomaksājuši iestāšanās naudu un biedru naudas, bet tur tika veiktas korekcijas, jo pēdējā brīdī tika konstatēts, ka ir atsevišķi maksājumi vienkārši caur bankām pavējušies, un līdz ar to šobrīd ir 70 biedri atskaitīti sakarā ar to, ka pēdējo 4 gadu laikā nav veikti šie biedru naudu maksājumi. Es domāju, tas ir pietiekoši ilgstošs laika posms, lai būtu saprotams, ka šis cilvēks īsti nejūtās ne biedrs, ne šeit mums piederīgs un nepilda statūta noteikumus. Mirca Stīrna. Man tomēr ir doma par to, ka krīzes laikā 30 lati tā ir ļoti summa. Un es domāju par to, ka, ja mēs, teiksim, prasītu 15 lati, tagad tādēļ jau 5 lati vairāk, ja, tas, protams, mēs nevarēsim arī no tādiem 30 latiem glābt piedrīt no parādiem, ja, tas pilnīgi atkrīt. Bet, ja būtu 15 lati, ja, un, teiksim, tiem, kam ir 70, tie 50%, tad tas būtu savādāk. Augstākās summa ir 20 un pensionāriem 10. Ja? Bet 30 piedodiet pat reizi, kad bezdarbs valda un pārējais un visu šī negācijas, ko tā esa krīze izveido, ja? Tas nebūtu pieņemam. Paldies! Paldies! Lūdzu, no viedokļa, Leons Samoliņš. Man drusku izraisa tas jautājums. Bešādīgi tur nepareiz sakārtots, iepriekšējie gadi, zaudējumi, tā. Bet šeit jautājums ir, kāpēc uzreiz tik viegli? Kāpēc? Kāpēc neteicat 40, 50? Tas tāpēc kā daļvielu. Uzreiz vienai garā kaut kur Amerikā vai kaut kur kā ciečivinājās, mūsē uzreiz bahtaušā. Viss un tas pats ir. Tad mums ir jāmēģina kaut kā tikt, vai jau labi nekam 20. Jā, es saprotu, pakāpeniski tas ir vajadzīgs. Bet kāpēc uzreiz? Šai. Tas jau šo jautājumu ir atbildēt. Kāds tavs priekšlikums, lūdzu? Mans priekšlikums ir tāds, kaut uz 20. Atbildot uz jautājumu, kādēļ ir izvēlēta šāda summa, tas bija finanses audita ieteikums, izskatot cauri visus aprēķinus par līdzinājām biedru naudām un potenciālajām iespējām, kā varētu sekt kādu daļu no budžeta tieši biedru naudu veidā. Vai viņš pašlaik tikai to atrada? Kas iepriekšos gadus par to nedomājāt? Man grūti komentēt iepriekšējā vadītāju domāšanas stilu. Paldies. Indros Blomfelds. Mēs runājam par mūsu stagnāciju biedru skaita ziņā. Gribam palielināt, cik par diezgan iespējīgi kā gribam. Ar šo panāku šādu izmaiņu
diezgan radikālu, mēs to neizdarīsim. Te jāpadomā, vai nav izdevīgi palielināt mūsu biedru skaitu, strādāt cītīgi par šī jautājumu un tādējādi arī palielināt tos biedrinājumus ienākumu. Protams, 5 Latvijas pensionāram un 10 pārējiem varbūt ir iespējams palielināt, bet nevis 70 gadu, bet sākta pensionāriem. Par atstrādāšanu, ja mēs paskatāmies mūsu cienījamus biedrus, lieli darboņi mēs vairs nesam. Tātad mans priekšlikums būtu padomāt gan vairāk par biedru skaita palielināšanu, it sevišķi jaunieši, kas mums ir liels deficīts. Un robežšķietni sākt ar pensionāriem, nevis 70. Paldies. Paldies. Jautājums tāds. Tu ierosini tātad sākt ar pensionāriem. Ir strādājošie pensionāri un nestrādājošie pensionāri. Kā lūdzu? Paldies, lūdzu. Es nekad neesmu šeit runājis, un mans uzvārds ir Skopiņa, vārds ir Rītīgi, un tu dzirdi mani, jā? Dzirdi, kā es saku, tu dzirdi. Vienmēr sakot, mūsu tā grupiņa priekšlikums ir šāds. Sākt ar pensionāriem, jā, tātad pensionārs, studenti, tos ir kaut kur atsevišķā grupā, un pārējos visus tātad otrā grupā. Un to diferenciāciju varētu tādu, kā pagājušo gadu jau ierosinājumiem. Tātad tā ir pirmai grupai, ko mēs nolēmjām. Lats mēnesī, tas ir 12 lati gadā, un tie, kas ir strādājušie, 2 lati mēnesī. Un mūsu domas ir tādas arī, ka nevajadzētu te sākt ar kaut kādu rītdienu vai nerītdienu. Mums ir tomēr pārskata gads, mums ir viens kalendārais gads, un arī pēc tā pieturēties. Jo varbūt cilvēks kāds nav bijis, kas tad varēs apnākt, vai nav līdzi. Un viņš nav absolūti bijis gatavs uz to, lai to diferencēt šādu vienu datumu, nodomāju. Lai biedri padomā, bet jārēķinā ar to, ka tiem cilvēkiem, es neesmu šajā grupā, es varu pateikt, bet cilvēks, kurš ir pensijā, nevien visiem ir vīla, ir 140 lāti un šādi, un viņa absolūti nav 70 gadu. Vēl ilgi nebūs 70, jā? Tātad vai tā būtu pareizi gadi? Te jau ir tas priekšlikums. Paldies par jūsu priekšlikumu. Vēlos tikai vēlreiz priekš sevis noprecizēt. Tātad, jūsu priekšlikums ir tāds. 1 lats mēnesī no pensionāra, skolēna un studenta, un 2 lati no mēnesī no strādājošā. Nē, tie, kas jau strādājuši, bet kas nav pensionāri. Kas nav pensionāri? Arī neatkarīgi no tā, vai strādājoši vai nestrādājoši pensionāri. Jā, tā ir izvēle. Personīgi es arī biju visu laiku strādājoši pensionāri, maksāju pilnu naudu, neskatoties pensiju. Tā ir mana situācija. Jā, paldies. Lūdzu. Man arī šis priekšlikums rada lielas pārdomas. Protams, tas ir svarīgi, lai biedrība izpildītu no situācijas, bet ir jāņem vērā patiešām arī situācija valstī kopumā. Un grūti ir samaksāt šo naudu ne tikai pensionāriem, bet arī jauniem cilvēkiem. Un mēs komisijās gaidām tieši jaunos, darbu spējīgos jaunos cilvēkus, bet ja viņi kārtīgi un daudz strādā, viņi pie mums neparādās. Viņi ir aizņemti, viņi pelna savu naudu, bet viņi nav komisijās, viņi nepalīdz veidot komisiju darbu. Pie mums ir tieši tie cilvēki, kuriem šajā brīdī nav aktīva darba, un viņi darbojas lieliski komisijās, un šī ir tā vieta, kur viņi var visvairāk izpausties. Bet es nezinu, vai viņi varēs samaksāt šo biedru naudu. Tā kā man ir liels pārdoms par šo. Paldies. Labdien, man sauc Jānis Bergs. Esmu biedrība jaunākais no šiem pilsapulces dalībniekiem. Man ir 30 gadi, tas ir daudz. Es vēl te pāris jaunas sejas. Arī savu jaunu dombiedru, jaunu dramaturgu viesturi, kas ir arī 30 gadiem. Es gribētu pateikt to, ka es neesmu bezdarbnieks, esmu uzņēmējs, kas ražo preces Latvijā, tirgo visas ārzemēm, siltu ekonomiku, un esmu vairāk sabiedrisku organizāciju dalībnieks, un ieņem arī dažādas amats. Mājās es audzinu gadu vecu meitiņu, un mēs abi ar manu dzīves biedru esam Rīgas Latviešu biedrības
biedri. Mēs, nākot uz pasākumiem, redzam to, ka uzliktā latiņa šiem pasākumiem ir augsta, un mums visiem kopīgi viņi ir jānotur. Šobrīd runājot par to, biedra nauda 5 vai 10 lati šajos krīzes laika apstākļos, es vēlētos vērsties uzmanību uz faktu, ka biedrības nama vērtība ir 8 miljonu latu. Mēs, biedri, kam pieder šis nams, esam faktiski šo te daļu turētāji. Un ja mēs tagad paņemam biedrības nama sadalījumus 250 cilvēkiem, kas ir šeit klātienē, mums katram pienākos par 32 000. Mēs šobrīd uzturam savas akcijas daļas, un katram mums ir 32 000. Cienījamie Rīgslatviešu biedri, skatoties uz jūsu sirdīm galvām, es dziļāk cieņā noliecu jūs priekšā savu galvu, pateicībā par to, ko jūs darījuši iepriekšējos gados, lai mūsu paudzei būtu iespēja runāt latviski, darboties Latvijā, strādāt un arī savus bērnus audzināt. Mani šeit uzaicināja vecākās paudzes cilvēki pievienoties, un es aicinātu arī jūs, tāpat tagad aizējot no biedrības, neuzcelties par to, ka jaunā biedra nauda varētu būt 30 lati, bet padomāt, vai jūsu jaunieši, vai jūsu bērni, vai jūs esat audzinājuši, vai arī viņi nav cienīgi būt par biedriem, uzrunāt viņus, pievienot šeit, jo nākamajā pilnsapulcē, kad mums noteikti būs daudz smagāki jautājumi jālemj, jo būs jau jāsaka lielais kredīts, kad mēs varētu jau nopietnāk runāt par vēl lielākajiem naudas palielinājumu no biedru naudas pusēm. Paldies! Paldies! Priekšlikums, bet tāds lūdzu jābūt priekšlikums tieši par apspriežamo jautājumu. Viedoklis. Apstiprināt šo piedāvājumu jaunai biedru naudu. Jā, paldies! Paldies! Lūdzu. Mīļie draugi, man tikai mazs komentārs. Nedomājiet, ka tā biedra naudā mēs gribam to parādāt. Mēs strādājam pilnīgi uz īrēm, uz citiem pasākumiem, uz ziedojumiem. Tas ir viena maza daļa tās biedra naudas. Ar biedra naudā mēs nekur netiks. Tas ir visi korekti un labi. Tas ir apspriežams jautājums. Bet mēs kā valde strādāsim pilnīgi uz projektiem, uz ziedojumiem, uz citām lietām. Un tā nauda par biedra naudām ir tagad diskusija. Mēs vienkārši brīvi diskutējam. Un tas ir labi, ka jūs izsakiet savu viedokli un teikt kāds konteksts, bet tas neglābs biedrību. Mēs pilnīgi ar citi projekti būs un ir jau iestrādes labas. Un varbūt, kad būs dāvinājumi un akcijas un uztaisīsim, mīļie draugi, vienu mākslinieku akciju, kur visi mākslinieki par velti ziedos, un jūs redzēsiet, ka tajā telefonā nāks, un mēs tiksim ar 2 reizēm ārā no tā parāda. Tā kā tā biedru nauda ir viena maza daļa. Ja? Paldies. Jā, es vienkārši tā ierāvos iekšā, lai nedomātu, ka tagad mēs te kaut ko te... Paldies. Uzvar vēl kaut ko gribētu pateikt. Gribētu pateikt, ka tomēr, lai kā mēs te nolems vairākums, cik, bet biedru naudu vajadzētu sākt skaitīt no kalendārā data 1. janvāra. Tas nekās ir kāds, tajā skaitā reizi šodien esmu samaksājis vai vakar, tāpat, pa visu. Ja nolems vairākums, ka vairāk, piemaksā, un arī tie citi piemaksā. Vai nedomā, ka tie viltīgākie, tie pirmie vai kā, vai būt godīgi. Paldies. Lūdzu. Alda. Kalne. Es gribēju pateikt par biedru. Mikrofonā. Es gribēju pateikt par biedru naudām. Ja es pašlaik skatos zālē, tad šeit nevienu studentu es neredzu. Nevienu studentu es neredzu. Priekšlikums kāds lūdzu. Pensionāri, kas pašlaik ir, kā teikt, saskarojušies un šajā augstumā atnākuši uz sēdi, kā teikt, tie ir visi vajadzīgi būt goda biedriem. Pirmām kārtām par to, ka viņi ir uzņēmīgi un tieši tie saglabā visu vēsturisko procesu, kas pāriet no paudzes uz paudzes. Un ne jau pilnīgi tie jaunie zaķi, kas ielēc kā uzņēmēji vienkārši biedrībā. Tas būtu reāli, ka tas ir toleranta lieta, ka tas ir tikai uz gada apstiprināms, jo mēs nezinām, kādās materiālās situācijās ies valsts, vai ies uz augšu vai uz leju.
Un tad būtu priekšlikums tāds. Tie, kas apzinās, ka ir godam, ka viņi strādā, ka tie paši zina, ka viņiem jānomaksā 20 lati, visiem pensionāriem, arī tiem, kam ir invaliditāte, jo mēs nezinām, kur ir invaliditātes cilvēki, un tas nav nevienam arī jāzina. Tiem vajadzētu visiem pensionāriem, kas skaitās pensionāri 10 lati, un studentiem, kuri skaitās studenti, tiem ir 5 lati. Paldies! Paldies! Vēl kāds viedoklis, lūdzu? Viedokļi ir izskanējuši daudz. Uz ko jūs sveraties, lūdzu? Vienu sekundi, es tikai gribu mazu repliku. Mīļie draugi, vienosimies. Tad, kad mājā tiek runāts par vecumu vai kaut kā minēts, to tā man sieva uzreiz saka, es eju uz šķiršanos un es šķiršos. Latviešu biedrībā likvidēsim vārdu vecs. Visi šeit ir jauni cilvēki, gars ir jauns un beigsim runāt par pensionāriem un tādiem. Tādu vārdu vispār jāizliek. Mēs visi esam normāli cilvēki, darbīgi cilvēki un darbojamies. Un neliekam kategorijas, ziniet, tā kā sociālā tajā nodaļā tur. Mēs visi esam gatavi darboties un darbojamies. Un tagad mēs vienkārši, tehniski sakārtojam jautājumu. Jā, doti jautājums, tad līdz ar to, kā tu sadalīsi aktīvākie darbojošamies cilvēki, mazāk aktīvi darbojas, kā tu diferencēsi? Iepriekšējais vadītājs gribēja milzīga likt darba slodzi. Sagatavoja papīrus, diagrammas. Es atceros, uz domi nāk, domnieki apjūk, kas tie pa papīru kaldiem. Mums jājūtās labi, mums jājūt ir virzība, virziens, bet mēs nevaram te nākt kaut ko briesmīgi strādāt. Tur, kur ir tā runa par atstrādāt biedra naudu, mēs valdē runājām, vajag izdarīt to tik un tik. Mēs konkrēti darbu dodam, atstrādājam, tos atbrīvots veselu gadu no biedra naudas. Tas, ko Smagar kungs teica, tas bija diezgan skaidri, bet mēs viņu tagad varbūt tā kā nesaprotam. Tas, paldies. Kāds ir vēl viedoklis, lūdzu? Jā, lūdzu. Pie mikrofona iet, lūdzu. Es varbūt, kamēr kundze iet pie mikrofona, tikmēr gribu pateikt, vai ne, atcerieties, ka 30 lati, tā ir biedra nauda. Puse tiem biedriem, kuriem ir pāri 70 gadiem, no 70. Un es piekrītu to, ka tā biedra nauda varētu būt skolniekiem un studentiem. Arī piekrītu tam piedāvājumu, ka tā arī varētu būt puse 15 lati. Bet, ja nav iespējams to samaksāt, visiem ir iespējams tāda, uzrakstot iesniegumu valdei atstrādāt. Tos pašus 30 latus ir iespējams, tos pašus 15 latus. Ir iespēja atnākt un atstrādāt. Jā, paldies. Lūdzu. Un tā summa ir radusies, un skaidrs ir radies, ja? Ne jau manis izdomāts, ka mājās esmu sēdējis siltā vietā un izdomājis to naudu. Tas ir mums piedāvātā summa, ko mums ir tāda zvaigznātais revidents, kad ir viņas pārbaudē, mums teica, ka tiem biedriem tā ir tā minimālā summa, kas varētu palīdzēt. Kaut gan tur bija nosaukts, vai ne tāda, neskaitot, vai ne, ka pensionāriem arī tas ir cilvēkiem, ja? Arī pāri 70 būtu jāmaksā visiem tā summa 30. Tas ir vienkārši mūsu valdes lēmums cienot cilvēkus, vai ne, priekšlikums, tas ir priekšlikums. Jā, paldies, tas viedoklis, ka mums bija zināms. Lūdzu, nākamais, lūdzu. Es tikai gribēju pajautāt. Mums ir tā biedra kā Lūcija Vilciņa, kur jau ir no pirmajiem biedriem. Un viņa ir šogad 90 gadu jauna. Jo tad, kad mēs nesakām veci jaunu, tas arī pareizi. Un viņa tiešām, šodien viņa nevar atnākt, viņa samaksājas biedra naudas par pagājušo gadu, bet šogad viņa tiešām nav samaksājas. Un viņa man lūdzu, lai es samaksāju. Bet, labi, es varu, varbūt es varu samaksāt, lai šodien arī lūdzu iet 5 latus. Bet viņi ir cilvēks, ļoti gaišs cilvēks. Viņi palīdzēs sakārtot dārziņu kaptenī gadā, kad viņš nebija kopts. Viņa gāja pie Andreja Eglīša, tur arī bija vesels stāsts. Un viņa cilvēks, kas visam dzīvo līdzi, ir ļoti gaišs cilvēks. Es domāju, ka jāmaksā tie, jāmaksā par gadu, šo gadu, tad to varētu vienalga, kurā laikā samaksāt un tos 5 latus. Paldies, pagaidām visi.
Paldies. Aldūlis. Es atvainojos. Man vienkārši pašlaik es skatos kā interjeristu un kā vizuālās mākslas speciālisti. Pašlaik ir tāda sajūta, ka es stāvu telpā, kur ir visa telpa vairāk pārsvarā ar simtgalviem. Un visā domē sēž jauni cilvēki. Un prezidijā sēž vēl jaunāki. Tāda vienkārši man ir uzdots viens jautājums, ko es gribu kā mākslinieca saprast. Kā tas var būt, ka mēs pārceļam vienu, kā teikt, vēsturisko periodu no otras, un cilvēki aiz mums paliek, bet tās ir tās cirmās galvas, kas aiz mums paliek. Nevis tie, kas pašlaik tikai piepulcējās, un visi tie sēžot zālē, kas šeit ir cirmām galvām. Tas ir ētikas jautājums. Vai vispār var uzdot jautājumu, es atvainojos Smagar kungs, ka jūs kā ārsts, kā vispār varētu iedomāties pateikt tādu jautājumu, kad šiem pensionāriem vajadzētu atstrādāt, ja viņiem nav ko maksāt. Es atvainoju. Paldies par viedokli. Lūdzu. Es nekad neesmu runājusi, bet gribu vienu lietu pateikt. Ne visiem ir 150 vai 160 lati pensija. Viņi maksā par dzīvokļiem. Pašpārvaldes piemaksā viņiem naudu tik daudz, lai viņiem būtu 90 latu iztikas minimums. Pasakiet lūdzu, kā, lai maksā tādu lielu biedras naudu. Kāds ir konkrēts priekšlikums, lūdzu? Tā ir jūsu domāšana, domājiet jūs par to. Nē, domāsim, bet kāds ir jūsu priekšlikums, lūdzu? Man viens lūgums ir, jā. Cilvēcīgi, bet nepaukstināt. Jā, paldies. Man ir ļoti liels lūgums. Paldies, lūdzu. Man būtu tāds priekšlikums, jā. Protams, šis jautājums ir ļoti skarbs. Būsim godīgi un atklāti, jā. Un man liekas, ka mums vienkārši, kāds temperamentīgāk pasaka, cits mazāk temperamentīgi pasaka, jā. Runāsim, lietiši pa lietu, jā. Emocijas var būt, kas saka, tas ir cilvēcīgi viss, bet, nebūsim viens pret otru skāri, varbūt, jā, tās lūgums, jā. Lūdzu. Es tā gribēju jautāt, kas tad būtu šis darbs, vai tas nozīmē tikai kādu mazgāšanu vai veršanu, vai, piemēram, ir komisijās, kur ir jāvada pasākumi, kur ir jānoformē telpas, vai arī tas ir darbs? Margit skaidrs. Smagar kungs teica vienīgi tātad, par fizisko darbu, bet vakardien un šīs dienas esam daudz ko domājuši un runājuši, un ir, protams, arī doma par to, ka cilvēks var savu garīgo darbu, savu organizatorisko darbu. Vecākot cilvēki visdažādākās izpausmes formās, viņš var ar savu pienesumu piedalīties un, teiksim, ir kas novērtējis. Viņš uzraksta iesniegumu valdei, es varu samaksāt tik un tik, bet par pārējo es vēlētos darīt to un to. Paldies, es domāju, ka tas gan būtu risinājums, ka mēs taču varam ļoti daudz ko darīt. Jā, paldies. Kam vēl lūdzu viedoklis, lūdzu? Varbūt, kad var 20 lati pacelt. Tas ir divreiz vairāk, cik bija strādājošie un 10 pensionāri. Ja? Senioriem atvainojos, pensionāri nav seniori. Ja? Un tie visi, kas spēj dot savu atdevu biedrības darbā, ne visi spēj. Ir kas, paskatīsimies tiešām reāli. Ja? Ir kas nevar to. Bet varbūt, ka mēs tie, kas varam, mēs varam arī par viņiem nostrādāt un atmaksāt to. Un tad varbūt iznāks tiem 30 lapiem tā biedra nauda. Paklausīsim. Paldies. Lūdzu. Mani sauc Sākuma Ozola, es esmu ekonomisti bez emocijām. Un viens priekšlikums. Ļoti nepareizs ir atskaits punkts. Tas, kas šodien samaksās vai maksās rīt, tomēr ir kalendārais gads. Ja? Tad būtu ļoti racionāli pret visiem un godīgi pieejami. Nedzird, ja? Otrs, arī ir vairāki varianti 10-20 pensionāriem. Es neuzskatu, ka no 60 līdz 70 pensionāri, kas ir maznodrošināti, kas
maza pensija, nebūtu viņam jāmaksā tie 30 lati. Un arī pilnīgi piekrīt iepriekšēji runātāji, ka šobrīd jāpieņem variants 10, 20 vai 12, 24, un tie, kas var maksāt, jāmaksā vairāk, un jāmaksā pieņemt uz 1 gadu, uz kalendāro gadu, vienalga, kurā periodā tas ir maksāt. Un šodien vienoties par tiem variantiem, 2 priekšlikumiem un arī balsot. Paldies par viedokli. Kāds vēl lūdzu priekšlikums? Ir vēl? Paldies, nav. Tā, priekšlikumu it kā ir izskanējuši itin daudz. Pierakstīju visus, un man tagad ir tāds sajūta, ka jebkurā situācijā mums būs jāpieņem kāds kompromiss variants. Jebkurā situācijā, vai tā būs tā summa, vai tā būs cita summa. Izdalās, teiksim, tā, ir jaunie cilvēki visi un ir seniori. Varbūt vienosimies par to, ka pirmām kārtām sadalīsim, ka šie 50% ir senioriem, 100% ir jauniem cilvēkiem, visiem. Studenti, skolēni un seniori. Ja? Tā būtu viena grupa. Otra grupa ir šie strādājošie cilvēki. Vai tāds priekšlikums šobrīd varbūt, labi, tas ir viens. Otrs, bija 30 lati, 20 lati, 15 lati. Nevar tā sadalīt jaunie un seniori. Ir 3 grupas. Ir jaunie, studenti, piedodiet lūdzu, ka es pa vidu iejaucos, vidējā paudze un seniori. Tās ir 3 grupas, un tā ir milzīga atšķirība. Un tad tur tā vispār dala arī citās vietās, ja? Jo citā mēs netiksim nekādā. Labi, kāds ir priekšlikums, lūdzu? Principā manis piedodiet lūdzu, ja? Es klausos, un man paliek pavisam skumji. Es piekrītu Guntim Gailītim, ka ne mēs būsim tie ar savām biedru naudām, kas dotajā mirklī glābs būtībā situāciju. Es saprotu, ka vajag drusciņu paaugstināt, bet samērīgi. Otrs, patiešām, visi te pateic, paskatieties uz šo mūsu auditoriju, cik mēs vispār esam. Zinot, es šeit diezgan ilgi esmu. Jauni cilvēki šeit iekšā dabūt nevar, ja būs 30 vai pat 20. Ticiet man, neviens te nenāks. Mans priekšlikums ir visās komisijās, kur arī es esmu. Varbūt veidot projektus, ir tādus, kur piesaista šos cilvēkus un tur to naudu mēģināt kaut kādā veidā ar projektu palīdzību izstrādāt, lai teiksim, vai tas ir labdarības pasākums, kur mēs esam jau to darījuši, kas paliek, bet ne ar biedru naudām. Mēs vairs neesam tik daudz paskatīties, kas notiek sabiedrībā. Es pati pēc sevis zinu, šodien inteliģence saņem algas ziņā mazāk nekā pensionārs viens otrs. Bišķiņ jāpaskatās. Šie goda cilvēki ar silmajām galvām, kas jau ir ziedoši ļoti daudz. Otrs, vidējā paudze vienkārši nav. Uz pirkstiem saskaitām, kas ir strādājoši, spējīgi cilvēki, kuri šobrīd, es nezinu, kāpēc nav. Jaunie daudz viņi ir komisijās, viņi dzied, dejo, kur viņi. Tātad mans priekšlikums, es uzskatu, nedrīkst paaugstināt, bet komisijās strādā tā, vai tā ir labdarība, mēs taisam ar koriem lielus pasākumus, mēs taisam vēl kaut kāds pasākumus, mēs taisam ar Anmanas taisam, starp citu, labdarības pasākumus, bet tādā veidā mēs varētu iegūt to, jūs būsit zaudētāji. Es domāju, ka būsit zaudētāji, bet tas ir mans priekšlikums. Es gribētu atbildēt tev uz tavu sakāmo. Pirmkārt, ikviena komisija šodien strādā, dabū līdzekļus no sponsoriem, no projektiem, vairāk vai mazāk, un, teiksim, šis darbs tiek apmaksāts māksliniekiem, aktieriem, kas piedalās. Ja? Šī nauda biedrībai neiet. Šobrīd mēs nerunājam, teiksim, ja par summu, mēs neesam apspriež šo summu.
Tavs priekšlikums, Anita, es atvainojos, Anita, tavs priekšlikums bija tātad runa par 3 grupām. Kādas šīs grupas konkrēti no līdz, kas saskata? Tā naudas summa, es domāju, ne par naudu. Es sapratu, iet runa par vecumu grupām. Jā, jo students nav spējīgs, un šodien es domāju, cienījam vecumu cilvēki, kas ir godam jau maksājuši šo biedru naudu. Ja viņi kāds uzskata, arī tā ir atkarība, tad lai viņš, ja viņš var. Bet principā, vai cilvēkam ar šiem profesoriem un akadēmiķiem un cilvēkiem, kas cienījam, jau izdarījuši ļoti daudz latviešu biedrības, nemainīs tā situācija. Manuprāt, tas ir vienkārši no visiem viedokļiem. Paldies, tavas emocijas ir saprotams, bet mums ir šobrīd arī ļoti lietišķies sarunais, atvainojos, bet tā, Dungri. Man ir tāds, es gribu tikai paskaidrot, redziet, ka mēs sākam strādāt. Tad mums bija valdes starpā ļoti asas saruna, un mēs nolēmām, kamēr nav kaut kas konkrēts izdarīts, vispār nerunāt. Un es tagad jums tā kā drusku kaut ko pateikšu. Mums ir varianti, mums ir labi varianti, viss jau iet, un nevajag teikt tagad spriest, kā naudu dabūt. Mēs jau to darām, bet mēs jums pateiksim pēc mēneša vai kā tas risināsies, un viena naudas tikai viena maza daļa. Naudu mēs meklēsim pilnīgi no citurienes, un tās lietas jau lēnām virzās pareizā virzienā. Un es gribu piebilst to, ka šī situācija biedra naudas palielināšana, viņa nerodās no zila gaisa. Ja mēs toreiz kopsapulcē nebalsot par kredīta ņemšanu, ko visi nobalsojāt par, ne jau visi, protams, vai ne, bet lielākums, vairākums nobalsot par to, ka jāņem kredīts, šī situācija biedra naudas palielināšana arī radīs to. Ja, piemēram, nebūtu kredīts paņemts, tad runa par to arī šodien nemaz arī mēs nerunātu par to tēmu. Tas viss ir ņemts no aprēķiniem, bet jūs padomājiet, tā ne jau fiziskā atstrādāšana ir vajadzīga, tas ir cilvēkiem dot iespēju nākt uz latviešu biedrību, pavadīt savu laiku šeit, un tātad arī savu biedru naudu nemaksājot, ieliekot savu intelektuālo darbu biedrībā. Paldies, šīs viedoklis arī bija dzirdēts, lūdzu. Tad es gribētu papildināt šo iepriekšējo viedokli. Ja nebūtu paņemts kredīts, tad mēs jau būtu zem vidu ierosināts maksātnespējas par nodokļu parādu, 500 000 pāri. Bet es vēlos vērst uzmanību uz vēl vienu interesantu vietu, kas izskanēja pašā sākumā, par to, kā Rīgas latviešu biedrība ir konstruēta. Biedri, Saima, valde, ministru kabinets. Ministru kabinets, mūsu valde, nāk ar priekšlikumu apstiprināt mums budžetu. Ja Saimā neatstiprināt budžetu, ministrs kabinets atkāpjās. Kā būs ar valdi, ja netiks pieņemts šis te biedra naudas lēmums? Paldies. Kāds jauks priekšlikums? Lūdzu. Minēts Poļš revīzijas komisija. Mazliet uz emocijām ļoti. Ir divas lietas. Viena ir, es gribētu padalīties par to, ka, piemēram, kā mums ir studentu korporācijās, Mums visi, tie, kas ir beiguši studijas, maksā mēnesī 10 latus, pilnīgi neatkarīgi no vecuma. Un ja šis cilvēks kāds nespēj samaksāt, tad viņš raksta iesniegumu ar lūgumu vai samazināt apjomu, vai vispār viņam atcelt šo biedru naudas maksājumu. Otra lieta ir tāda, ka es tomēr sliecos par to paaugstināto biedru naudas maksu, jo, ja paskatās uz tiem skaitļiem, tad starpības starp ieņēmumiem un izdevumiem bija kaut kādi pāris tūkstoši tikai pagājušajā gadā. Tad biedru naudu paaugstinājums pilnīgi reāli varētu mums izveidot bezdeficītu budžetu. Paldies. Un precīzi gribētu atbalstīt, man vislabāk patika Sargas Osols piedāvājums 24 Latviju 12. Lūdzu, paldies arī par priekšlikumu. Es esmu no Dānu komitejas. Man ir tāds tā kā jautājums arī. Mēs agrāk strādājām diezgan intensīvi latviešu biedrībā. Pilnīgi pavēlēti. Tā teikt, uz savu iniciatīvu un tā tālāk. Mēs varējām dežūrēt pie biļešu kontrolas jebkurā pasākumā, un to darījām vairākus gadus pēc kāds. Tad, protams, nezinu, kāpēc kādam tas nepatika, un pieņēma jaunas veidības, kurā maksā pieklājības algas. Labi, tad mēs vēl varam strādāt, teiksim, garderobi arī šādi uz pasākumiem, sadalot, grafiku kādā mēs tur nāktu un dežurēt, Protams, es domāju, ka jums garderobi arī strādā par maksu, vai ne?
Par tādiem variantiem šeit necik runājot. Bet par paaugstinātu biedrības, jā. Paldies. Es gribētu teikt, ka neviena jauna meitene, kas pie mums ir pieņemta, var sakot, viņas visas ir mūsu darbinieces, un tas, kad pārbauda biļetes, viņas tas nav viņu pamata darbs. Viņas ir projektu vadītājs, kas dara arī absolūti visu to, kas projektu vadītājiem un visus iepriekšējos gadus kontrolē biļetes pie pasākumiem par naudu, par samaksu meitenes pašu. Tas ir bijis ārkārtīgi retos gadījumos, kad ir bijis ļoti liels cilvēku pieplūdums, ka šeit, šajā zālē, kur iet iekšā 700 cilvēku, un tad, kad ir galīgi, tad te ir 900 cilvēku, un tomēr 2 cilvēkiem grūti tikt galā. Tad tiek pieaicināti palīgi. Paldies! Paldies! Es arī gribu teikt dažus vārdus. Valdis Selms, mākslinieks. Es jau 5 gadus esmu pensionārs. Manuprāt, jautājums tomēr nav sagatavots. Jo to mēs redzam pēc tā, ka domas ārkārtīgi dalās. Kādēļ jautājums nav sagatavots? Tādēļ, ka tas ir stratēģijas jautājums, tas nav finansiāls jautājums. Atkarībā no tā, kāda būs stratēģija, arī varēsim zināt, vai stratēģija attiecībā, tas ir ideja, ja stratēģija nosaka ideju. Kādēļ ir latviešu biedrība, uz kuriem mēs virzāmies? Stratēģijas pamatā nevar būt ēkas uzturēšana. Tā ir saimnieciskā stratēģija, bet vēl ir pašas biedrības ideoloģija. Nu, lūk, un ideoloģija var balstīties uz ļoti nelielu biedru skaitu, kas ir turīgi, saimnieciski, tā kā biedrība kādreiz dibinājās. Cilvēki, kuriem ir lieta nauda, un viņi grib ar šo naudu dalīties, piedrojoties, sadarbojoties. Stratēģija varbūt arī cita. Mēs neesam tik turīgi, bet mums ir svarīgs liels biedru skaits. Un nevis tieši saimnieciskā naudas ieguvuma dēļ, bet biedru skaits ir vajadzīgs tādēļ, lai katrs latvietis zinātu, ka viņam ir kāda vieta, un ne tikai vieta, bet organizācija, kas izsaka viņa domas, vēlējumus, kas runā viņa vārdā valsts līmenī, kad, piemēram, pēdējos gadus biedrība ir nonākusi tādā situācijā, ka valsts līmenī biedrība savu viedokli spēja pateikt tikai atsevišķos gadījumos, pie tam nepietiekami pārliecinoši un skaidri. Es saprotu, ka šādā, kā saka, braucot pāri upei, ir jātiek pāri upei, tu nevar filozofēt. Un tādēļ šis viedoklis neizskan, bet, manuprāt, tā ir viena no problēmām, kādēļ šis jautājums ir jāatliek. Valstīs atkārtojas paldies par domu, bet es tomēr ļoti gribētu teikt tā, ka jautājums ir ļoti smags un patiešām skarbs ikvienam no mums, ja? Bet man negribētos piekrist, ka šis jautājums nav gatavots. Šie cilvēki, kas par šo jautājumu runāja, ir domājuši par to, valdē ir domāts, bet vai piekrīti, ka būtu nepieciešams neiet runa par summu šobrīd, nejautāju par summu, bet ka vajadzētu palielināt biedru maksu? Nē, es varu atkārtot. Viņš jāskata saistībā ar stratēģiju. Viņš ir saistībā ar stratēģiju. Jā, paldies. Stratēģijas elements. Daļa no stratēģijas. Jā, paldies. Kā reizi es atvainojos. Es gribētu pateikt valdes vārdā, ka pirmām kārtām, darbojoties pie stratēģijas, no tā ir izriet šie 30 lati. Bet stratēģiju mēs neesam apsprieduši, neesam vienojušies. Mēs esam strādājuši pie stratēģijas, un tas ir tas, ko mēs esam līdz šīm sapratuši, un kas mums ir stādīts priekšā, un kas arī, ko arī finanšu audits ir parādījis, ka te 30 lati būtu tas iztrūkums, kas mums ļautu strādāt, kā jau teica revizijas komisijas priekšsēdētājs, bez deficīta. Saprotiet? Un mēs esam valde nāk, un mēs esam ļoti demokrātiski. Mēs nevaram mums uzlikt, un mēs nevaram jums piespiest maksāt lielāku naudu. Mēs tāpēc ļaujam jums izdiskutēt. Bet tādēļ mēs diskutējam. Mēs jūs aicinām, tas nepiekrīt tam, ka tas nav jautājums sagatavots. Viņš nav sagatavots stratēģijas kontekstā. Mēs lietošu šo svešvārdu. Nē, viņš ir stratēģijas kontekstā.
Bet mēs neesam stratēģiju dzirdējuši. Mēs nojautām, ka stratēģija ir pat cita, kas nebalstās uz finansiālo nepieciešamību. Un Skaidrs tikko arī iestarpināja, ka patiesībā finansiālās problēmas risinās ar masveidu kampaņām, kuras tiešām tauta var nākt palīgā. Bet tas nozīmē, ka šim, kā saka, maksājuma palielinājumam ir cita motivācija. Labi, neturpināsim šo diskusiju tādā veidā, Lieķiši, turpināsim, lūdzu, jā? Drīkst pārēt. Zandberga kungam es gribētu atbildēt par ministru kabinetu un par valdes atkāpšanos. Budžets ir pieņemts, tā kā valda neatkāpsies. Labi, Karina, lūdzu. Es neesmu nekad biedrību vadījusi, bet es esmu saimnu vadījusi. Es gribētu pie procedūras, ja drusku saukt cilvēkus. Man likās, ka Arvīts Būmiņš jau tā kā viņš nepateica, ka mēs tās debats beidzām un Arvīts sasummēja tos priekšlikumus. Es domāju, ka visa debata ir ļoti laba arī, bet es gribētu palīdzēt noformulēt šos priekšlikumus un pāriet pie balsošanas. Tikko runāja Valdes Caunis. Un es īsti viņu priekšlikumu varētu noformulēt, un viņš jau būtībā tika nosaukt. Šis priekšlikums bija nevis atlikt to lietu, bet nemainīt. Un tas bija 4. priekšlikums, ko Būmiņš jau nolasīja. Un Valde, tas jūsu priekšlikums acīm redzot ir 10:5, ja? Es joprojām aicinu veikt debatas un pāriet pie balsošanas, ja mēs nespējam izvirzīt jaunus priekšlikumus. Un pēdējie 4 deputātā jaunus priekšlikumus neizvirzīt. Viņi joprojām paliek tie, ko arī Būmiņš nolasīja. Tie ir 30:15 pēc Valdes priekšāliktā. Ar atstrādāšanas iespēju tie ir 20:10 uz 10 attiecinot uz pensionāriem un studējošiem, ja uz senioriem un studējošiem. Es domāju, ka vairāk tomēr viedokļi izskanēja priekšlikumu galā, ka tomēr pensionārie cilvēki, nevis seniori. Ja, jo saprot, seniors būtu no 70 gadiem. 3. priekšlikums bija 24 un 12 tāpat pensionāriem un studējošiem. Un tad bija priekšlikums neko nemainīt, 10:5, neizdalot atsevišķi studējošos, acīm redzot, varētu mums arī tur plusēt klāt. Jā, paldies. Tā arī man tas rēķins ir sanācis. Tātad vēlreiz. Valdes priekšlikums. Mūsu biedru maksa ir 30 lati. 50%. Tātad, atkal jāsaka, īpaši studenti, skolēni, pensionāri. Ar iespēju daļu pēc sava iesnieguma valdei veikt vai nu fizisku darbu šeit, vai garīgu darbu. Tas ir viens priekšlikums. Otrs priekšlikums bija tieši tādā pašā veidā, tikai summas bija citas. 20 lati un 10 lati. Nākamais, 3. priekšlikums bija 2 lati un 1 lats mēnesī. Grupas paliek tās pašas. Tātad 24 lati un 12 lati. Un visbeidzot, pēdējais priekšlikums bija saglabāt to pašu biedru naudu, maksu, kāda mums ir. Tas ir 10 lati un 5 lati. Ir 4 priekšlikumi. Priekšlikumu iesniegšanas secībā es arī lūkšu jūs balsot mūsu. Kā lūdzu? 24 un 12 apvienos ar 10 un 20. Tas priekšlikums tam priekšlikumam 12 vai 10 un 20. 10 un 20. Jā, lūdzu pie mikrofona, jā? Skaidrs, jā. Pa kuru variantu jūs esat? Pa kuru variantu? Pa 24, 20? 10 un 20? Labi. Tātad mums paliek 3 priekšlikumi. Jā, es atvainojos, kundze, kurai bija priekšlikums 2 lati un lats, tātad 24 un 12 lati. Kāds ir jūsu viedoklis? Jūs uzturat spēkā, jeb atsaucat? Es viņu atsaucu, tāpēc, ka
Jā, paldies. Jā, paldies. Tātad mums paliek 3 priekšlikumi. 50, 25, 24. Vai es atvainojos. Tā mums iet, ka nedzirdam pie mikrofona cilvēks. Tātad paliek 4 priekšlikumi. Jūs atsaucat vai neatsaucat? Es vēlreiz gribu noskaidrot. Paldies, atvainojos. Atsauc. Tātad jūs atsaucat savu labs un divlādu priekšlikumu, jā? Jā, paldies. Paliek mums 3 priekšlikumi. 30 un 15, 20 un 10 un vecais 10 un 5. Lūdzu, kāds jūsu priekšlikums? Domas par šiem 3 priekšlikumiem. Paldies. Balss skaitīšanas komisija. Tas priekšlikums, kas tika izteikts, teica sākot ar rītdienu. Vai tas nozīmē, ka visi šitie, par ko mēs balsojam, sākas ar rītdienu? Tas priekšlikums, kas tika nolasīts pašā sākumā, iet uz... Tā, precīzi, jā, skaidrs jautājums. Lūdzu, valdē jautājums. Tātad, ar kuru datumu jūs piedāvājat, vai kāds ir valdes priekšlikums, ievies šo biedru naudas maksas maiņu? Valde ir gatava piekrist piedāvājumam, ka naudas maksas maiņa tiek sākta rēķinot pēc kalendārā gada. Ar ko nesapratām? Pēc kalendārā gada. Tātad ar 2013. 2012. gada 1. janvārs. Nē, nu tas jau ir noticis. Tas nozīmē, ka mēs ejam ar atpakaļējošu datumu? Tātad sākot ar 2012. gadu. Jā? Labi. Pirmais priekšlikums 30 un 15. Kas lūdzu par? Lūdzu, paceliet mandātus un balss skaitītājs saskaitīs. Nu, kā ir ar balsošanu, kā ir ar skaitīšanu, lūdzu? Kurš ir mūsu skaidrojumā mašīna? Tātad tas bija par. Jautājums, vai pietiek ar par pret atturās? Ja ir 3 priekšlikumi un balsojam, tātad ir balsu vairākumu par katru priekšlikumu. Ja? Tā. Otrs priekšlikums 20 un 10. Kas balso par? Viens cilvēks.
Nu, ir saskaitīts. Ja. Tā ir savākta informācija par otro balsojumu. Nu, ir saskaitīts. Jā, paldies. Tā, trešais priekšlikums 10 un 5. Labi, uzmanīgi klausamies balss skaitītāji.